Leņķa bisektrise ir stars, kas sākas leņķa virsotnē un sadala leņķi divās vienādās daļās. Katram leņķim var novilkt tikai vienu bisektrisi. Izstieptu leņķi bisektrise sadala divos taisnos leņķos, bet pilnu leņķi, divos izstieptos leņķos, taisnu leņķi divos šauros, bet atvērtu leņķi, nu kādos leņķos bisektrise sadala atvērtu leņķi. Leņķa lielumam piemīt šādas īpašības. Leņķa lielums ir pozitīvs skaitlis. Leņķi mēra grādos, minūtēs, sekundēs. Ja leņķi ir vienādi, tad to lielumi ir vienādi. Tātad visi taisnie leņķi ir vienādi, visi 45 grādu, 10 minūšu un 5 sekundžu liela izmēra leņķi ir vienādi un tā tālāk. Ja leņķis sadalīts vairākos leņķos, tad leņķa lielums vienāds ar tā atsevišķo daļu lielumu summu. Piemēram, izdalot pilnu leņķi 4 taisnos leņķos, summā tie joprojām būs 360 grādi. Un, protams, visa leņķa lielums pārsniedz katras tā daļas lielumu. Šīs ir pamata īpašības, kas palīdz mums izprast, kā darbojas leņķi. Par leņķiem vēl turpināšu.